Lašrīt, jūs mājās pulkstenis rāda 9:30 no rīta, ir svētdiena. Tas nozīmē, ka jūs mājās viesojas raidījums Izglītība un karjera. Es domāju, jūs man piekritīsiet, ļoti būtisks priekšnoteikums, lai cilvēki justos labi un komfortabli, ir infrastruktūrai un arī satiksmei. Šodien bijām atsliecinieki tam, kā tika atklāts jaunis būvētais sliežu ceļš no Skrieveriem līdz Krustpilī, kuru izbūvēja ir ieguldīt vairāk kā 100 miljoni eiro. Tādēļ arī šīs nedēļas raidījuma laikā mēģināsim noskaidrot, kādas jaunas pakalpojumus spēj piedāvāt Latvijas dzelzceļš un arī kādas jaunas iespējas līdz ar to ir cilvēkiem. Man tiešām ir patiesas prieks un gandarījums būt šeit klāt, kad tiek pabeigts viens no nozīmīgākajiem, līdz šim pats nozīmīgākais dzelzceļa infrastruktūras projekts. Tas tiešām ir svarīgs mūsu tautsaimniecībai, jo šis posms bija vājā vieta mūsu tranzīta koridorī. Tas mums lielā mērā traucēja palielināt kravu kopējo apjomu austrumu-rietumu koridorī. Šobrīd tas mums dod iespēju vēl vairāk palielināt šīs kravu plūsmas. Vienlaikus jāsaka, mēs domājam ne tikai par kravām, bet arī par pasažieriem, par pasažieru infrastruktūru. Šeit ir atjaunot peroni visā garumā, un arī pasažieru vilciens varēs kursēt ļoti ērti, un viens otram gan pasažieru vilciens, gan kravas vilcieni netraucēs. Tas nozīmē to, ka arī pasažieru kustība šī virzienā, Latgales virzienā saglabāsies un turpināsies. Gribētu pateikties arī būvniekiem par ieguldīto darbu. Un tiešām šis ir nozīmīgs liels objekts un darbs ir paveikts kvalitatīvi. Paldies arī dzelzceļa darbiniekiem par projektu uzraudzību. Un es pārliecināts, ka šis posms kalpos ilgi visiem mums, gan uzņēmējiem, gan arī pasažieriem. Šī ir jauna pieredze. Mēs esam uzbūvējuši jaunus sliežu ceļus 56 km garumā. Mēs esam strādājuši ar kompānijām, kuras lielākā daļa no šī konsorcija ir nodarbojušies ar ceļu būvu, bet ne ar dzelzceļu būvu. Tātad guvuši jaunu pieredzi gan viņi, gan mēs šai sadarbībā. Mēs esam tātad laikam ieguvuši jaunus dzelzceļu būvniekus, ar pieredzi jau. Protams, mēs esam palikuši kvalitatīvāki, ar lielāku caurlaides spēju, ar lielāku kustības drošību, ātrāk un ērtāk arī pasažieriem. Mēs sākām to 2010. gadā, pagājuši ir 4 gadi, un arī tāmas ir izaugušas. Cerējām šo projektu nobeigt ar mazāku summu, kad bija 92 miljoni, tagad šī summa ir nedaudz lielāka. Sarežģīts darbs, tātad ļoti garš ceļa posms, tātad bija vajadzīgi inženieru tehniski risinājumi, arī kaut vai šis dzelzceļa tilts pār Aiviekstei, arī caurteks, šur tur bija arī grunts ne tāda, kāda bija paredzēta, tāda ir kūdra, kas bija jāņem ārā, tur jāber iekšā smilts un jāstiprina. Tātad projekts tiešām bija sarežģīts un principā jau viņiem pašiem būvniekiem arī tas nebija viegls, jo viņi tomēr bija 4 un savā starpā vienoties un kurš ko darīs, tas arī nebūtu nav viegli. Sliežu ceļu izbūvu posmā Skrieveru Krustpils realizēja uzņēmumu apvienību, kurā ietilpa tādas Latvijā labi zināmas būvniecības kompānijas kā Skonto būve, BMGS, ACB un Binders. Ne visu būvniecības procesu sākuma posmā ir iespējams paredzēt, tādēļ 4 būvniecības gadu laikā nācies pielāgoties un meklēt kompromisus. Kā mēs zinām, dzīve vispārīgi ir kompromiss māksla, un tāpēc mēs esam šeit, lai spētu sabalansēt visu interesēto pušu darbību, lai varētu veiksmīgi pabeigt šo darbu. Līdz ar to par grūtībām, protams, mēs varam runāt ilgi un dikti. Tas ir viss mums Latvijas valstī. Viss birokrātiskais aparāts reizēm ir bijis apgrūtinošs, bet no pasūtītāja un no pašvaldībām tiešām šī gadījumā bija
patiesa ieinteresētība to visu veikt, tāpēc mēs jutām ļoti lielu atbalstu, ja, un kas mums tiešām reāli palīdzēja veikt šos tiešām ļoti sarežģīto būvu. Mums jāpasaka ir paldies pasūtītājiem par to, ka viņš mums uzticēja realizēt šo lielo projektu. Neapšaubām, ka mums tā bija liela atbildība, liela apņemšanās, bet pateicoties visu miedarbībai, visu iesaistīto pušu, mēs kopīgi arī veicām šo projektu. Pēc tā, ko mums pēc pasūtītājs un atzina valsts pieņemšanas komisija, viss ir veikts ļoti augstā līmenī. Kāds ir jūsu pārstāvētās kompānijas ieguldījums šī vērienīgā projekta realizācijā? Mūsu kompānija veica galvenos dzelzceļu sliežu ceļu sagatavošanas darbus, veica pārmiju būvniecību, pārbrauktuvi būvniecību, ja, veica visu mazo tiltu, caurteku un pāris peronu būvniecību, kā arī paši piedalījāmies pārējo procesu vadīšanā. Nebaidāmies no jauniem izaicinājumiem, ar katru reizi mācāmies, ja, un mūsu profesionalitāte dod mums pilnīgu drošu apziņu, ka varam veikt gan šādas, gan lielāku izmēru projektus. Ja. Tā kā augam līdz ar laiku. Sliežu ceļu būvniecība bija liels izaicinājums gan projektētājiem, gan būvniekiem, kā arī milzīgs padarītā darba apjoms, jo tā nebija tikai sliežu ierīkošana, bet gan pilna dzelzceļa infrastruktūras izbūve, atzīst viens no uzņēmuma Binders līdzīpašniekiem Normūns Luste. Ir izbūvēts otrs paralēlais dzelzceļš no Krustpils līdz Rīgai. Būtībā no Krustpils līdz Krīveriem, bet viņš tagad savieno arī Rīgu kā paralēlais dzelzceļš. Un šī izbūvētā dzelzceļa garums ir aptuveni 58 km. Šajā posmā mēs esam rekonstruējuši un labiekārtojuši 5 dzelzceļa stacijas. Mēs esam izbūvējuši pilnīgi jauns 2 tiltus pār Pērsi un pār Aivieksti. Mēs esam rekonstruējuši 1 tiltu pār Aivieksti esošo. Mēs esam veselu virkni dažādu caurteku, pārbrauktu, peronu rekonstrukcijas no jauna izbūves veikuši. Mēs esam būtībā izbūvējuši pilnīgi jaunu elektroapgādi šim posmam, signalizācijas sistēmas, kas saistīts ar drošību, telekomunikācijas. Tā kā darbs ir paveikts pietiekoši apjomīgs un viņš arī prasīja pietiekoši daudz darba un laika. Ja Latvijā tiks realizēts Rail Baltica projekts, tad visnotaļ es esmu pārliecināts, ka kompānija Binders būs viens no pretendentiem uz šī projekta realizāciju, jo pieredze mums tagad ir, varēšanu mēs esam pierādījuši, ka es domāju, ka tas varētu būt tas nākotnes tā ieceri. Nulikā izveidotais un arī jaunatklātais dzelzceļa sliežu ceļš posmā no Skrīveriem līdz pat Krustpilī krietni vien atvieglos arī aizkrauklas profesionālās vidusskolas audzēkņu dzīvi un ikdienu. Turklāt šī ir viena no 2 skolām Latvijā, kurā tiek piedāvāts apgūt arī celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķu profesiju. Kā skolas direktors es varu teikt, ka, protams, ka skolai arī tas ir labs ienākums, jo ja bērni nekavē skolu, ja viņi labi ar transportu var atbraukt uz skolu, tad, protams, darbs ir labāks, kvalitatīvāks, jo jebkuru audzēkni var iemācīt, ja viņš ir skolas solā, ja viņš apmeklē nodarbības. Tā kā mēs esam tikai priecīgi par to, ka, teiksim, aizkrauklē atkal kaut kas labs un vērtīgs ir noticis. Ne skolai, bet dzīvei mācāmies. Šādi skan viens no Aizkrauklas profesionālajā vidusskolā strādājošo pedagogu un audzēkņu izvirzītajiem vadmotīviem. Jauniešiem pēc pamatizglītības iegūšanas 4 gadu laikā profesionālajā izglītības iestādē tiek piedāvāts apgūt kādu no 6 izglītības programmām, iegūstot kvalifikāciju būvizstrādājumu galdnieks, automehāniķis, apdares darba tehniķis, klientu apkalpošanas speciālists, celtniecības un ceļbūves mašīnu mehāniķis vai arī ēdināšanas pakalpojumu speciālists. Mēs labi sadarbojamies ar vietējiem uzņēmumiem. Mums tiešām reāli dzīvē īstenojas tas, kad audzēkņi teoriju apmācās pie mums un ļoti daudzās ziņā var aiziet pie vietējiem uzņēmumiem, strādāt praktiski. Skola ir
pietiekoši moderna, skola ir labi aprīkota, sadarbībā ar mūsu darba devējiem, sadarbībā ar nozaru asociācijām. Mūsu tā materiālā bāze ir izveidota ļoti moderna un tāda, kāda ir vajadzīga pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kāda ir valstī. Tāpat Aizkraukles profesionālajā vidusskolā tiek realizēts arī Eiropas sociālā fonda finansētas programmas, kurās papildināt savas zināšanas var ik viens jaunietis vecumā no 17 līdz 29 gadiem. Ir ļoti laba stipendija, mēs uzskatām, vidēji apmēram 114 eiro mēnesī, ir apmaksāta dienesta viesnīca. Te mācības visvairāk ir saistīts ar praktiskām lietām. Tās teorijas ir salīdzinoši maz, jo viņiem gada laikā ir jāiemācās praktiskas lietas. Šogad mums ir metinātāji, MIG un MAG vidē, un otra programma mums ir pavāri. Nākošajā gadā mēs, protams, tāpat ņemsim metinātājus, tāpat būs viengadīgā pavāru grupa, mums būs arī viengadīgā atslēdnieku grupa, un tāds jauns piedāvājums mēs ļoti esam interesēti attīstīt arī aukles programmu, jo apkārt ir daudz jauno mammu, kas ir jau, bērnam ir 8, 9 mēneši, varbūt jau gads, un viņas tā kā domā, kā viņas atgriezīsies tādā darba tirgu. Un ļoti daudzām jaunajām sievietēm nav arī dokumenti par viņu izglītību. Līdz ar to šeit, kamēr viņām ir tie mazie bērniņi, viņas varētu nākt šeit mācīties. Mēs esam ieplānojuši iekārtot arī telpu, kurā viņi varēs atstāt bērniņus. Esam programmā iestrādājuši praktiskās nodarbības, kad reāli tādā slīdoša grafika veidā viena mamma būs pie bērniem, pēc kāda laiciņa nākošā mamma pie bērniem. Mums ir ļoti laba ēdnīca skolā, līdz ar to arī šis jautājums tiks atrisināts. Katrā gadījumā pamatideja ir viena, ka katru, kas vēlas mācīties, mēs labprāt savā skolā arī gaidām un labprāt arī uzņemam. Ik viens interesants, kas vēlētos vairāk iepazīties ar Aizkraukles profesionālās vidusskolas tehnisko nodrošinājumu, īstenoto izglītības programmu, specifiku vai pedagogu kolektīvu, tiek gaidīts atvērto durvju dienā, katra mēneša pēdējā piekdienā. Es, ja būtu mamma, es arī noteikti ņemtu savu bērnu pie rokas un atbrauktu un apskatītos un tiktos ar direktoru vietniekiem, aprunātos ar grupu audzinātājiem, jo nav vienkārši tā izvēle. Pēc 9. klases, man liekas, ļoti vecākiem ir grūti saprast, uz kurien to savu bērnu virzīt. Pirmkārt jau gribas pietiekoši tuvu pie mājām, jo ceļu izdevumi ir ļoti lieli. Nākošais gribas arī tā, ka viņš var atbraukt sestdienās, svētdienās uz mājām. Un tad, protams, gribas redzēt, kāda viņam ir sadzīves apstākļi, gribas redzēt, vai viņam ir iespējas pāriest siltas pusdienas. Un to vienkārši tā nevar izstāstīt. To var tikai, godīgi sakot, apskatīties, redzēt, iztaujāt, satikties. Man pat gribētos ļoti aicināt vecākus, lai viņi biežāk parādās skolā, jo viņiem visiem liekas, ka bērni ir lieli. Man liekas, ka bērns ļoti, ļoti ilgi nav liels. Viņš varbūt fiziski ir izaudzis, bet sirds vienalga augst tāda balsta, sapratnes, mīlestības. Un tas ir jādod bērniem. Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem kvalitatīvu darba realizācijā ir saliedēta komanda. Cilvēki, kuri ir sava amata profesionāļi, prot un veic sev uzticētos pienākumus godprātīgi. Gan Binders, gan arī uzņēmumu ACB pārstāvji atzīst, ka jau ilgstoši sadarbojas ar profesionāliem izglītības iestādēm, lai savos uzņēmumos spētu izveidot kvalificētu darbinieku komandu. Mēs parasti, tad, kad tiek organizēts šīs atvērto durvju dienas, mēs aktīvi piedalāmies un mēs pastiprināti pievēršam uzmanību mūsu jomas speciālistiem, kas mācās, gan koledžās, gan, augstskolās. Un mums regulāri sezonas laikā strādā ļoti daudz praktikantu, kas ir saistīti ar mūsu nozari no augstskolas, no celtniecības koledžām. Mēs esam ļoti atvērti jaunajiem cilvēkiem, kas vēlas atrast darbu un kas vēlas iemācīties. Jebkurā gadījumā mēs saprotam, ka mēs nevaram balstīties tikai uz veciem kadriem, kā saka, ka mums ir jāmāca jaunie, un mēs viņus arī veiksmīgi mācam. Mūsu kompānija sadarbojās ar mācību iestādēm, un labprāt jaunas cilvēkus ņemam praksēs, un radām labākajiem, protams, radām to vīziju, un ja viņiem pašiem ir interesanta
strādāt šai specialitātē, ko viņi ir iemācījušies. Ja? Viņiem ir skaidri redzams, kur viņi varētu arī nākotnē strādāt. Iedzīvotājiem gribas atvainoties par tām neērtībām, ko mēs sagādājām celtniecības laikā, jo viņi bija spiest bieži braukt nevis ar pasažieru vilcieniem, bet ar autobusiem, lai izmantot savu privāto transportu. Taču tagad ceļš ir uzbūvēts, ceļš ir atvērts un brauciet, lietojiet, baudiet. Lai gan 4 gadu laikā, kad tika realizēts vērienīgais projekts, tuvējā apkārtnē dzīvojošiem cilvēkiem nācās izjust arī diskomfortu, pastiprinātu troksni un satiksmes ierobežojumus, šobrīd vairums cilvēku ir gandarīti par rezultātu un jaunajām iespējām. Atzinīgus vārdus par jaunā dzelzceļa sliežu ceļu izbūvu pauda arī tuvējo pašvaldību vadītāji, tomēr vienlaikus norādot arī uz vairākām nepilnībām, kas būtu labojamas. Skrieva nodomi saprot to ekonomisko labumu, ko dos šis dzelzceļš valstī. Tomēr Skrieva nodomi skatās ar bažām uz iedzīvotāju drošību un labklājību. Pirmkārt, tas ir troksnis, otrkārt intensīvā satiksme, kas ierobežo automobīļu kustību. Pie mums ir P32 piebraucamais ceļš. Kad notika visi šie pasākumi, Skrieveru iedzīvotāji bija ļoti aktīvi, iesaistījās un vairāk jau arī protestēja, bet tomēr saprot, ka tas dos to labumu valstī. Un mums ir jāskatās uz to, ko satiksmes ministrija ir ierakstījusi attīstības plānā 19. gadā, kur ir rakstīts, ka būs uzbērumi un drošības sienas. Un, tad es ceru, ka viss būs kārtībā. Pietiekami ilgi jāgaida vēl. Jā, jo mums daži plāni mēdz pazust. Tā visumā ir labi. Cik veiksmīgi un viegli ir cilvēkiem no jūsu pašvaldības nokļūt uz Rīgu, Daugavpili, Limbažiem, uz jebkuru vietu? Klātbūtne Skrieveros viennozīmīgi padara mūs labākus un dzīvē tā kā veiksmīgāku vietu. Tā satiksme ir intensīvāka un cilvēks līdz ar to var nokļūt darbā. Un, ja mums iet runa vēl par kaut kādu slēgšanu, intensitātes pēc satiksmes maršrutu, tad mēs kategoriski nepiekrītam tam. Cik būtiski tas ietekmētu jūsu iedzīvotāju dzīvi, ja notiktu šāda veida reisu slēgšana? Ja iet runa par to, ka nomaina šos vilcienu reisus pret autobusu, tad būtiski neietekmētu. Tikai visam jābūt sabalansētam. Koknesē jau gadus 40 bija problēma ar to, ka dzelzceļš sadalīja divās daļās, principā Koknesē. Un mums tā problēma bija tur, kad mainījās, uz vienās lietas mainījās sastāvi, un stāvēja, un bija gadījums pa 2 stundām stāvēja. Cilvēki netika pāri. Mājas nodega ugunsdzēsēji, netika ātrās palīdzības, netika cilvēki darbu kavēja un viss. Un tā, principā, tas ir atricināts arī tīri ar gan otrais sliežu ceļš, gan arī stacijas pārbūve un kompleksi. Vairs cilvēkiem nav ierobežojumu, stāvēšanā. Tas ir viens. Otrs arī, teritorija, sakārtot, apgaismojums, jauni peroni, stacija, arī tualete, Koknesē būs. Kā sāks kultūra, kā mēs zinām? Jā, stacijas sēkā, ja. Tā ka, to ieguvumu ir ļoti daudz, noteikti var vēl runāt arī, kā tas uz nākotni skatīties, jo mēs domājam, tas tomēr mēs aturamies kā zīda ceļā, kas ir Ķīna, Krievija un viss, un mēs arī droši vien skatāmies nākotnē, ka tas būtu ne tikai, ka te mums izbrauc cauri, bet arī preču izkraušana, iekraušana, kas Koknesē ir iespējams. Tas ir no pozitīvā, no negatīvā. Principā no negatīvā mums ir viena lieta – troksnis. Jā, un tas troksnis, diemžēl, mēs veicam kopīgus mērījumus, tātad troksnis pārsniedz piesļaujamās normas. Ja ir 50 decibeļi būtu atļautais, tad ir pat reiz rādījumi uzrāda pat līdz 90. Ja? Un cilvēki neapmierināti. Tas arī biznesam traucē, tas traucē iet gulēt un visu. Ir jādomā dzelzceļam acīm redzot, būs vai tas skaņas ierobežās sienas vai kaut kā dzīvžoku stādījumi, krūmi kopā ar, tas jāatrisinē. Arī mūsu infrastruktūra pašvaldības tika izmantota sliežu ceļu izbūves gaitā. Tie ir autoceļi, piebrauktuves un varbūt arī vienotrais neērti bija šajā procesā privāti īpašniekiem, jo arī viņa īpašumi varbūt nedaudz tika skarti. Bet izbūvējot, paplašinot un saprotot to, ka tā dzelzceļu plūsma tonnās pasažieru skaitā var krietni palielināties. Tas ir noteikti arī jaunas papildus darba vietas, apkalpošanā sfērā.
uzturēšana, jo sliedus savs patiešām ir izbūvēts moderns. Mums ir patīkamāk varbūt arī tas, ka dzelzceļa kustība notiek visu diennakti. Ir arī nakts stundas un varbūt tā teritorija, kas atrodas un iedzīvotāji, kas dzīvo tuvāk sliedēm, viņi izjūt, ka vilciens iet garām. Tad tagad varbūt tas tuk ir mazāk, jo tie savienojumi posmi pavisam tādi ļoti tāli. Un tas varbūt tās arī vides papildus iegūmas. Vēl tāds novēlējums, lai tā satiksme palikt arī nedaudz tīri laika ekonomijā ātrāka, jo izbūvējot, varbūt tā braukšanas kustība ir drošāka palikusi. Šodien nav nekāds noslēmums, laiks arī nauda, un mēs varbūt vēlamies ātrāk nokļūt un drošāk nokļūt savos galapunktos. Un, ja mēs varam iekonomēt ceļām minūtes 10, 20, tas arī tikai ir pa labu. Tā kā, lai turpinās tās ieceres un tie projekti, kas vēl ir jārealizē, un arī mūsu novadiedzīvotājiem tas tikai pienesumu dos. Patreiz mēs investīcijas esam piebremzējuši, jo skatāmies, kas būs nākotnē, bet labprāt izmantot Eiropas Savienības naudu, tātad šo megaprojektu pabeigt austrumu-rietumu koridoru elektrifikāciju. Tālāk mums ir arī plāns attīstīt, modernizēt Daugavpils dzelzceļa mezglu, Daugavpils šķirošanas staciju. Skatāmies arī uz sakaru modernizēšanu. Patreiz tas varētu būt tā saucamais GSMR, bet jau ir jaunas tendences izmantot arī platjoslas sakara modernizēšanai. Tā kā domāsim, ko darīt tālāk. Bet plāni ir no vienas puses piesardzīgi, bet redzot, ja būs pieejama Eiropas Savienības nauda pietiekamā daudzumā, tad arī pacentīsimies viņu izmantot tieši tur, protams, tikai liederīgi, tur, kur tas atmaksāsies. Vēl, lai labi ripo, un tas tomēr vairāk Latvijas iedzīvotāji saistās ar pasažieru pārvadājumiem. Es ceru, ka mēs nepaliksim trokšņaināki, bet tieši otrādi būsim klusāki un drošāki. Un, protams, visiem mūsu klientiem, kravas pārvadātājiem, tātad jums ir pavērās vairāk iespēju kvalitatīvāk apkalpot šīs kravas. Raidījuma noslēgumā nedaudz ielūkosimies šonedēļ Ķīpsalas izstāžu centrā notiekošajā starptautiskajā turisma izstādē Baltūra 2015, kurā piedalījās arī izglītojošā zinātnes centra AHA pārstāvi no Tartu. Jau kopš 1997. gada, kad AHA zinātnes centrs uzsāk savu darbību Tartu, tā pamatmisija ir vērtēt mācīšanos, piedāvājot atklāšanas prieku visiem. Nevelti zinātnes centra moto skan "Domāsim rotaļīgi". Ir vērts atbraukt pie mums ciemos, un tas ir zinātnes centrs visai ģimenei, kur var apmeklēt mūsu eksponātus, eksperimentus, redzēt visu par zinātni. Un, tas tā kā ļoti interaktīvs muzejs. Un, tur mēs rādām eksponātus par tehniku, dabu. Ik pēc 6 mēnešiem mainās mums izstāde. Agrāk mums bija izstāde Peld vai grimst, tagad mums ir dinozauri. Nākotnē mums būs par slepenajiem spiegiem, 007, James Bonds, kaut kas tāds. Mūsu muzejs strādā ar ļoti daudziem zinātnes centriem pa Eiropu un ir iespējams ieraudzīt kaut ko unikālu, kas jau Eiropā ceļo riņķī. Zinātnes centrs ir AHA tāda vieta, kur mazi bērni mēdz kļūt par pieaugušajiem un lieli pieaugušie bērni var kļūt par maziem pieaugušajiem bērniem. Es neesmu redzējis nevienu, kuram nav šis tas ieinteresējis, vismaz kaut mazliet. Tie, kuri nav atbraukuši pie mums uz centru, droši brauca. Tas ņem tikai 4 stundas no Rīgas līdz Tartu atbraukt. Pa ceļam jūs varat piestāt mūsu 4D kino filiālē, Lunakeskusā, tāds tirdzniecības centrs. Atbraucat pie mums ciemos uz AHA, esat pie mums 4 stundas, kaut vai visu dienu, biļeti ir uz visu dienu. Pēc tam varat aiziet pie mums, pie mūsu draugiem Aura, ūdens atrakciju centrs, vai arī uz kādu no mūsu spā. Tad droši braucat, gaidam jūs. Tāpat starptautiskajā turisma izstādē Baltūra 2015 piedalījās arī diagnostikas un ārstniecības medicīnas centra pārstāvi no Lietuvas.
Центр диагностики и лечения из города Вильнюса в этом году участвует в выставке Балтура 2015 в Латвии, в городе Риге. Приглашаем всех желающих посетить наш стенд. Центр предоставляет спектр услуг, начиная от лабораторной диагностики и заканчивая хирургическим лечением. Ждем вас, Балтура 2015, Центр диagностики и лечения, стенд И-21. Starptautiskajā turisma izstādē Baltūra 2015 tēlo ceļu no Centrālā Āzijas bija mērojuši arī cilvēki no Turkmenistānas. Patīkami bija uzzināt, ka sākot jau no 13. februāra Turkmenistānas līdzsabiedrība Turkmenistan Airlines nodrošinās lidojumus no Rīgas uz Turkmenistānu, tādējādi ļaujot savu skaisto zemi daudz vairāk iepazīt arī Baltijas valstīs dzīvojošiem cilvēkiem. Это национальный перевозчик туркменских авиалиний, который летает во многие страны, который летает на комфортабельных самолетах, начиная марки Boeing 737-700, кончая модели Boeing, последний класс модели Boeing 777 Dreamliner 200. Наши основные принципы – это безопасность полетов, культура обслуживания и комфорт. Šobrīd Turkmenistānas Nacionālā aviokompānija plāno īstenot reisus Latvija-Turkmenistāna 1 reizi nedēļā, bet vēlāk jau 2 reizes nedēļā. Uzmanību! Turpmāk katru raidījumu Izglītību un karjeru aicinām skatīties īpaši uzmanīgi, jo piedāvāsim jums piedalīties konkursā. Laimīgo uzvarētāju noteiks izloze, un to uzzināsiet nākamsvētdien raidījumu Izglītību un karjeru beigās. Šoreiz jautājums no zinātnes centra AHA pārstāvjiem. Какой из этих динозавров быстрее бегал? 3 варианта ответов. Бронтозавр, тиранозавр, стегозавр. Līdz 12. februārim sūtiet savas atbildes īsziņu veidā uz ekrānā redzamo telefonu numuru. Ar uzvarētāju sazināsimies personīgi un vienosimies par dāvanas 2 biļešu zinātnes centra AHA apmeklējumam saņemšanu. Tas šoreiz viss. Paldies, ka bijāt kopā ar raidījumu Izglītība un karjera. Šī nedēļa tik tiešām bijusi patīkamiem un pozitīviem notikumiem un iespējiem bagāta. Tādēļ atliek vien novēlēt, lai arī nākamā darba nedēļa būtu mums visiem tikpat veiksmīga. Visu labu!